Svari. Ļoti pievilcīgi cilvēki, tādi kopti, ļoti simpātiski, vienmēr piedomā pie sava tēla un pie tā, kādu iespaidu atstāja. Līdz ar to svari ir savā ziņā noslēpumaini, jo viņi vienmēr piepūlas, lai radītu par sevi tādu patīkamu cilvēku iespaidu, cienīgu cilvēku iespaidu. Un līdz ar to svari ļoti bieži rada ilūziju, un arī paši var iekrist ilūzijās un dzīvot ilūzijās, sevišķi tas attiecās uz partnerattiecību jomu. Svari ir ļoti diplomātiski. Svaru zīme pārstāv juristus, advokātus, jo svaru simbols ir sieviete ar aizsietām acīm, kas tur svarus rokās. Tas nozīmē, ka svari pieņem lēmumus, balstoties uz prātu, uz loģiku, izsver visu un pieņem. Līdz ar to svari nekad nenostājas kāda konkrēta pusē, svari vienmēr saglabā tādu neitrālu pozīciju. Svari vienmēr prot atrast kompromisu, tā lai visām pusēm viss ir labi. Svari prot vienoties, sarunāt. Viņi tiešām spēj radīt tādu balansu, viņi arī cenšas ienest visur harmoniju. Līdz ar to svari arī pa dzīvi ir dzimuši labi psihologi, labi padomdevēji un dzimuši juristi, jo vienmēr aizstāvēs citus, parūpēsies par citiem. Dēļ tā, ka svari ir gaisa stihijas zīme, tad svari, protams, spēj būt diezgan bezemocionāli. Viņi arī prot, tāpat kā ūdensvīrs un viņi nolikt tās emocijas malā un ar tādu vēsu aprēķinu darīt lietas. Svariem patīk skaistas lietas, vispār greznība, svari ļoti tiecās pēc materiālās labklājības, un šai zīmē ir jāiemācās apvienot garīgās un materiālās lietas un turēt tās abas balansā, pašiem priekš sevis. Svari, tie ir cilvēki ar ļoti labu gaumi, viņi prot radīt skaistumu ap sevi, prot skaisti pasniegt lietas, gan caur vārdiem skaisti pasniegt, gan iekārtot visam vidi apkārt. Svari arī var būt ļoti labi dizaineri, arhitekti, visur, kur vajag radīt arī skaistumu. Tāpat arī svari var darboties mākslas jomā, sevišķi arī mūzikā, un atkal dot pasaulē skaistumu. Bet tajā visā var pietrūkt emocijas, jo, ja svari ir mīnus izpausmē, tad svari var būt ļoti, ļoti nežēlīgi, jo viņi tiešām tās emocijas vienkārši nav emociju. Svari spēj būt ļoti augsti, cietsirdīgi, un jāņem vērā, ka svari ir zīme, kas atrodas starp Skorpionu un Jaunavu. Tāpēc svarus nevajag novērtēt par zemu. Dzīves pirmajā pusē svari, viņi var būt tādi neizlēmīgi, var daudz šaubīties, viņiem var būt grūti pieņemt lēmumu, viņi var vilcināties un beigās viņi var vispār nepieņemt lēmumu, jo baidās kļūdīties un viņi paliek pa vidu, kad tik ilgi svārstās, ka nepieņem, bet dzīves laikā attīstoties svari, protams, nobriest, un viņi saprot, ka tā viņu vilcināšanās un tā visu laiku tā vērtēšana, tā ir savā ziņā, ka viņi izanalizē. Un tad, kad viņi izanalizē, viņi saprot, šī ir man stiprā puse. Es ilgāk domāju, varbūt kā citi pirms pieņem ko ar nopietnu lēmumu, bet tad, kad viņi pieņem, tad vairs man no tā ceļa nevar novest. Līdz ar to, dzīves otrajā pusē svari ir tāda ļoti tieši atkal. Viņi pieņem to lēmumu, viss, tad viņi arī iet pa to ceļu. Mērķtiecīga zīme. Svariem ir tendence, diemžēl, sevi salīdzināt ar citiem cilvēkiem. Līdz ar to viņi var dzīties visu dzīvi kaut kam pakaļ, tieši materiālajā sektorā, un savu sasniegumus salīdzināt ar citiem. Iepriekš pieminēju, ka svari ir zīme, kas prot radīt ilūziju, un arī paši var iekrist ilūzijās. Tas visvairāk var izpausties tieši partnerattiecībās. Tātad svaru spēja ir radīt kaut kādu ilūziju par skaistumu, un svari arī spēja radīt ilūziju par savām partnerattiecībām. Varbūt tā, ka svariem jau ilgu laiku attiecībās ir kaut kāda krīze, bet no ārpuses izskatās, ka viņiem ir ideālās attiecības, jo viņi māka uzburt to visu vai to visu kaut kā uz ārpus parādīt, kad no malas liekas, ka svariem vienmēr viss ir labi. Bet tas, kas tur notiek iekšienē, var būt pilnīgi savādāk, un svariem ir tendence arī
atkal dēļ tā simbola, ka tā ir sieviete ar aizvērtām acīm, aizsietām acīm, ka svari, tas ir vairāk būs tādā tā kā neapzinātā līmenī, ka svari izvēlas neredzēt problēmas savās partnerattiecībās. Tāpēc svari var nepamanīt, ka, pieksim, partners krāpj, vai ka partners jau vispār sen jau tā kā dzīvo kaut kādu paralēlo dzīvi. Bet svariem ir arī tā, ka viņiem tā emocionālā puse arī ir tāda ne tik ļoti attīstīta, piemēram, kā ūdens zīmēm, kā vēzim, skorpionam vai zīmēm, kas jau uzreiz sajūt otra cilvēka noskaņojumu vai kaut ko. Tad svariem nav šāda veida tā kā īpašības, un svari, kā jau gaisa stihija, viņi ļoti daudz dzīvo galvā, savā prātā, un viņi tiešām var nepamanīt, kad viņiem kaut kas aiz muguras notiek. Bet tas vairāk pārsvarā attiecās tieši uz partneru attiecību sektoru. Tā kā tāda savā ziņā īstenībā sarežģīti nesaprotama zīme,